Gatavi notecināt eļu. Protams, sākumā vajadzēs noņemt aizsargu pannu. Visu apakšu izskatās ļoti smuki. Nav nekas nesabojāts, ne saskrāpēts, ne eļas noplūdes, ne no dzinēja, ne no ātrumkārpas. Bet, protams, redzēsim, kad noņemsim nost aizsargu pannu. Aizsargu panna ir noņemta nost. Pasties, viss ļoti labi izskatās gan dzinēja karteris, gan šeit ir ātrumkārba. Ātrumkārbas karteris, nekas netiek, viss patiešām ļoti laba stāvoklī. Var redzēt, nekas nepilna, neveidojas ne pīlieni, nesūc eļļa. Un šeit mums ir kortis, ko mēs krūvēsim, lai noteicinātu eļļu. No ātrumkārbas, protams. Gatavi tagad atskrūvēt nost. Aiziet. Vispār netiek. Tie 2,5 pilieni, tas ir reāli pamās. No vārdā pavisam. Pāris pilieni tas ir drastiski maz, bet tagad skrūvēsim nost to pamatkorķi, lai dabūtu apjomu, noteicinātu pamatu apjomu. Tūlītās. Aiziet. Opā! Nu, kā var redzēt, eļļa ir šausmīgi netīra. Nu jā, ļoti netīra un ļoti smirdīga.